Laipni lūgti pirmajā atkrituma apsaimniekošanas sistēmas etapas video apmācībā ar nosaukumu Ievads. Etapas sistēma galvenokārt ir paredzēta atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumiem. Tā nodrošina pilnu darba rīku kopumu uzņēmuma ikdienas darba veikšanai. Lietojot etapas sistēmu, tiek automatizēti virkni ikdienas darba procesi, tādējādi ietaupot jūsu dārgo laiku. Šajā apmācībā jums parādīšu galvenās sistēmas sadaļas, kas ikdienā strādājot ar etapas, palīdzēs vieglāk atrast nepieciešamās iespējas ikdienas darbu veikšanai. Uzsākot darbu ar sistēmu, jums būs jāievada lietotājvārds un parole. Ievadam. Un pieslēdzamies. Ieejot sistēmā, jums būs pieejami tie darba rīki, kuri ir nepieciešami jūsu ikdienas darba veikšanai. Uzsākot darbu sistēmā, jums uzreiz būs pieejams klientu līguma saraksts, kurā pēdējie mainītie līgumi būs izkārtoti augšpusē. Augšpusē redzamas dažādas sistēmas sadaļas, līgumi sadaļa, kur ir pieejami rīki līguma izveidošanai un dažādu saistītu sistēmas uzstādījumu kontrolē. Kā arī redzami nepilnīgo līgumu saraksts, līgumu veidnes, dažādi konfigurācijas uzstādījumi, līguma eksperts uz Excel formātu. Tātad darbs būtībā ar klientiem ar līgumiem. Nākošā galvenā lielā sadaļa ir izvešanas sadaļa, kurā ir iespējas un rīki pakalpojumu sniegšanas procesu vadīšanai, kas ir maršrutu konfigurēšana, maršrutu apziņošana un tā tālāk. Rēķinu sadaļā ir norēķinu operācijas, kas ir rēķinu veidošana automātiska, kā arī rēķinu apstrāde, maksājumu imports sistēmā un tā tālāk. Atskaišu sadaļā ir pieejamas dažāda veida atskaites par sniegtiem pakalpojumiem, un parādi sadaļā ir pieejama parādu saraksts, tekošais, kas sistēmā tātad klienti, kur ir parādā, ir uzsākto parādu piedziņas saraksts un iespēja eksportēt parādnieku sarakstu uz Excel formātu. Aplūkosim kreiso pusi, kurā ir dažādi noderīgi informācija un arī rīki. Augšpusē mēs redzam lietotāju vārdu, ar ko esam autorizējušies šajā sistēmā. Mēs piekļūstam ātri sistēmas darbību pārskatam, kas ir noticies sistēmā pēdējā laikā, kas dod mums iespēju kontrolēt gan savu, gan arī citu lietotāju darbību, ir iespēja atslēgties. Katram līgumam sistēmā mums ir pieejams saucamais etapas ID, jeb numurs unikāls, kuru sadarbībā, sazinoties ar kolēģiem, mēs viens otram varam nodot, un tādējādi, esot jebkurā nodaļā sistēmā, mēs varam ātri piekļūt konkrētam līgumam, kas šātad ir noderīgi. Mēs esam konkrētā līgumā, izmantojot šo te saucamā etapas ID, jeb etapas numuru. Tālāk mēs redzam, iesim atpakaļ uz galveno sadaļu, mēs redzam papildus izvēles, kas ir attiecīgi no tā, kurā mēs lielajā sistēmas nodaļā esam. Kreisajā pusē ir izkārtots kā ātrās izvēles. Zemāk mums ir nepilnīgo līgumu saraksts, kurā sistēma ziņo, ka iespējams šajos līgumos ir jāveic kaut kādi labojumi līgumu vai klientu kartiņās. Ir redzams kļūdaini apstrādāto transakciju sarakstiņš, kas ziņo par to, ka importējot maksājumus sistēmā, ir iespējams radušās neskaidrības sistēmai automātiski apstrādājot šīs te importētās transakcijas. Līdz to ir nepieciešama cilvēka kontrole neskaidrību novēršanai. Sistēma ziņo arī par līgumiem, kuriem termiņš beigsies tuvākajā laikā un jau ir beidzies, lai sistēmas darbinieks var pārliecināties, vai viss ir kārtībā, vai tā tam jābūt. Ir ātrās informācija par izsūtītajiem izziņām klientiem. Un ir kontaktu bloks, kurā ir redzams e-pasts un tālrunis, ja ir gadījumā nepieciešams sazvanīties.
beidzot darbu ar sistēmu. Neaizmirstiet lietot atslēgties iespēju, lai kā cits cilvēks lietojot jūsu datoru, nevar jūsu vārdā izdarīt nevēlamas darbības. Šai video apmācībā tas arī būs viss. Uz tikšanos nākošajā etapas video apmācībā.